Jā, nu katrā ziņā es esmu ļoti priecīgs par šo izcīnīto kausu. Un es esmu arī ļoti lepns ar savu komandu, kā mēs nospēlējām. Ja, varbūt nebija perfekts basketbols, bet katrā ziņā izcīnīja 2 uzvaras. BBL kausā izcīnījām uzvaru pirmā spēlē pret Ventspili, ļoti grūtu spēli. Un pēc tam nākošā dienā tas ir šodien pret Tartu Roku. Es domāju, ka priekš mums tas ir ļoti liels panākums. Ne tikai priekš kā klubu, bet arī priekš pilsētas un priekš pašiem čaļiem. Es esmu ļoti priecīgs par šo kausu. Kāda ir raksturota fināla spēle? Kāda viņa bija? Varbūt nebija tāds smags basketbols, protams, fināla spēle. Es domāju par to, lai uzvarētu šo spēli, nevis lai viņi skaisti izskatītos. Tas arī bija tas galvenais mērķis - uzvarēt šo spēli. Šī gadījumā, ja mēs viņu esam uzvarējuši, tad gandrīz nav liels būtības, kā mēs to uzvaru izcīnījām. Pretinieks ļoti uz apakštenās spēlēt, ļoti izteikti gaidījāt to? Jā, protams, viņiem lielais lietuviešu spēlētājs ļoti labi spēlēs ar pēdējās spēles jau no groza apakšu. Mēs domājam, ka tā arī būs, ka viņi spēlēs uz apakšu, ko viņi arī darīja iepriekšējā spēlē vakardien, ko viņi spēlēja pret Šauļiem. Un arī pēc tam viņi aizvadīja turnīru Rakverē, ja nekļūdos, kur arī spēlēja tieši uz groza apakšu. Tā kā bija zināmas problēmas mums ar to, bet nebija tik liels. Kas bija tie iemesli, kas ļāva tomēr turēties vadībā, kontrolēt spēli? Es domāju, ka pēdējās spēlēs mēs, kuras esam spēlējuši, mēs visās esam pierādījuši to, ka mēs varam kontrolēt spēles gaitu. Principā nekrītam tādās ļoti lielās bedrēs iekšā, kā varbūt dažkārt bija pagājušo gadu. Tā kā es domāju, tas arī ir saistīts ar to, ka mēs spējam noturēties uz kājām arī tādos kritiskos brīžos. Un, kad mums tā spēle aiziet no rokas, tad viss ir kārtībā. Mēs izvirzamies vadībā, lai spējam noturēt šo punktu pārsvaru. Как говорится, степ by step. Первое сделали такой шаг, да. Ну, это только начало сезона, как я тебе говорил. Мы очень рано начали, очень большую работу сделали. И вот эта работа дала свой, что дала? Результат. Результат, да. И я очень рад за команду. Какая была игра? Можешь сказать, какая игра была? Финал? Да. Сами видели, что усталые были и Тарту, и мы были усталые, но у нас чуть-чуть побольше энергии было. Это тоже, наверное, не так себе, просто работаем на тренировках. И, некрасивая игра была, да, но самое главное, что мы выиграли. На финале редко бывает красиво. Да, все равно все уже, Лепо написали это в истории. 14 год, да, Лепо чемпионом этапа. Лучше старт сезона было, наверное, трудно представить. Я бы хотел закончить вот так, чем сейчас начать. Посмотрим весной, спросите меня, как сезон, я скажу.